Paldies tev! Rēnijs Čuderāns izcīna pirmajā braucienā pirmo vietu. Rēnijs Čuderānam apsveikumi no līdzutējiem. Stabilākais. Kā bija? Baigi labi. Kā tev izdevās tā startā tik veiksmīgi izcelt? Nezinu, atrast labu vietu. Paņēmu. Pašām spēkiem tagad uz otro braucienu vēl ir? Jā, mierīgi. Kā trāsa pašām patikās? Jā, forši bija uztaisīta laba. Tad otrajā braucienā tāda paša rezultāta? Jā, vēl labāk. Paldies tev! Piektā vietā K14 klasē. Kā tev patīk stāvs šodien? Diezgan interesanti, ka uz otru pusi iet un tramplīni savādāki. Starts ir labi. Kā ir tavs prognozes par šo braucienu? Nu, nav jau nekādas prognozes, jāskatās, kā starts sanāks, un tad jau redzēs. Kā tev patīk to, ka arī daži labi sīvi konkurenti tev ir atbraukuši uz trasi? Nu, nav jau pilnīgi visi atbraukuši, bet ir tādi paši sīvākie gandrīz. Būs ko padarīt? Protams, protams. Nu ko, lai veicas? Paldies! Sveika, Manta! Nu visi spēki laikam palika trasē. Cīnoties. Kā pašai patikās? Patīk, bet grūti. Šausmīgi grūti. Ļoti smaga trase. Nu jā, arī baigās bedres. Kā būs otrām braucienām, spēka pietiks? Jā, pušās man jau pietiks. To zīmē, ka saka vēl pāris puikas ātrāk apsteigs. Nu jā, mēģina. Starts bija ļoti slikts. Man uzsit par ratiem un es sabijos bišķiņ. Nu nekas, bet mums ir drosmīgi meiteni saņēmusies un tad jau otrajā braucienā vairāk puikas apdzīs. Nu, centīšos. Paldies tev! Starts, jā, nu ir starts. Sprints, sprints, jā. Tādi atlētiski džeki skrien nosalnojušies. Un pirmais pagriez, galvenais nepakrist. Daudzi krituši pirmajā šī pagriezienā ļoti veiksmīgi izņem šo pagriezienu paru skrējienā. Un džekis ļoti tādā sportiskā solī kā Husēns Bolts. Pirmais finišē Gurmaņa tramplīna izcīna pirmo vietu, otrā. Pirmo reizi tiek iesvietīts goda piedestāls un Laura Akmentiņa pirmajā vietā kāp vēsturiski uz goda piedestāla augstākā pakāpienā. Laura, kāds sporta veidu nodarbojies? Ar šahu, jā? Tāpēc tu skrien tik ātri, jā? Skaidrs, jā. Jāni, lūdzu, uzvarētājs vīru konkurencē, kāds sporta veidu pārstāvs tu esi, kad tik ātri skrieni? Ar ko tu nodarbojies? Mācies! Un tagad turpinām sacensības. Andi, aiziet! Nu prieks redzēt tik uzņēmīgu meiteni, un ko tad tā nolēma piedalīties arī farmu skrējienā? Inga Pīlādze man ierosināja šādu. Un tu tā vienmēr piekrīti, ko tev tā Inga tur? Jā, Inga man laba draudzene ir. Viņa tev tagad likt uz motociklu kāpt virsū un saka, brauc ar manīm sacenties trasē? Tad es viņai atteiktu. Es tā kā esmu par mazu, lai viņu noturētu. Viņš par smagu mans motocikls ir. Tad tu tomēr visām tām viņas trakajām idejām tomēr vēl nepiekrīt? Vēl nē, bet vēl ir laiks, ir uz ko tiekties. Gribētu jums pirmo reizi jautāt, kad jūs sākāt sadarboties ar Pīlādžu motokrosa trasi un cik ilgu gadus jums jau tā sadarbība ir? Nu, tā sadarbība jau ir no pagastu laikiem, man liekas, kādi 5-6 gadi apmēram tā. Kas jūs pamudināja sadarboties tieši ar šādu, teiksim, diezgan dinamisku sporta veidu? Nu, pirmkārt, uzņēmīgs cilvēks, kuram ir iniciatīva, kuram ir organizatora talants un viņš iegulda lielu darbu. Un, iedzīvotājiem tas ir patīkami atbraukt, paskatīties, tad arī jāatbalsta. Vai ir arī kādi citi sporta veidi, ko vecumnieku pagasts atbalsta?
Mēs paši nodarbojamies ļoti intensīvi. Mums ir volejbola komanda Nacionālā līgā šogad izcīnīja bronzas medaļas. Ļoti labi vieglatlēti, mums ir olimpieši, tā kā Ainars Kovals, Dats Ruskule, tie ir mūsu olimpieši. Tā kā atbalstam, cik varam. Šis nav vienīgais sporta veids, kurā, teiksim, vecumnieku pagasts dod atbalstu. Nav vienīgais, un mēs tikko esam pieņēmuši lēmumu dibināt savu sporta skolu, kurā būs 4 sporta veidi kā specializācija. Nosauktie jau vieglatlētika, volejbols, galda tenis un basketbols. Pēc kādiem principiem jūs izvēlējāties šo sporta veidu? Vienkārši šobrīd mūsu treneri jau tādos darbojas. Mēs esam zem Valskas novada, bet vienkārši specializācija jau tāda ir. Protams, kad ir interesi vēl par citiem sporta veidiem, bet tas nāks ar laiku. Kādu jūs redzat perspektīvu sadarbībā tieši ar Pīlāģu motokrosa trasi? Es domāju, ka tā sadarbība tikai attīstās. Mums jau notika vecumnieku un Stelpas pagasta kausa, tagad ir novada kausa, un šodien jau pirmo reizi ar Lietuvas Biržu rajonu kopīgi kausa izcīņa, tā kā sadarbības, domāju, paplašināsies. Lielas paldies jums! Nu ko? Мы очень рады тебя видеть были в Латвии. Как тебе понравилась эта гонка Пилачу Каус? Очень нравится. Погода была хорошая и трасса хорошая, все хорошо. Очень. Можно было быть немножко больше спортсменов, да? Да, немножко мало латышев было. Ну, латыши якобы все приехали. Литовцев сильных не было, эстонцев не было всех. Я не знаю, почему не пришли. Но ты всем другим спортсменам советуешь в следующий раз в Стелу поехать, что трасса сейчас очень интересная здесь. Очень понравится мне этот комплекс и атмосфера, и погода всегда хорошая здесь. Когда мы сейчас тебя в Латвии в следующий раз увидим? Может, в следующей неделе там суперкаус. А это значит, мы тебя сейчас будем видеть в Добеле? Я. Kārli, kā tev patīkās sacensība? Bija forši, bija grūti. Šodien dienu jau brauc 2 klasēs. Un tā, trasa arī bija laba. Es apmierināts ar sacensību. Protams, it īpaši A2 klasē. Tas ir tāds jauns sasniegums, jauns izaicinājums braukt ar lieliem vīriem kopā. Jā, un vēl pirmo reizi. Tā kā tagad tu vismaz esi apzinājies, cik ātrs esi starp lielajiem vīriem, un tad zini, cik daudz tev jātrenējās. Jā. Kam tu gribi pateikt paldies? No saviem sponsoriem, kas man palīdz, motodromam un visiem pārējiem. Kuras būs tās nākamās sacensības, kurās tu tagad piedalīsies? Trešdien būs Igaunijas supercross, kurā es piedalīšos. Nu, lai tev veicās, paldies!